cienījamā kultūras ministre Elertes kundze, godājamais aizsardzības ministrs Kristauska kungs, klātesošie rektori, pilsētu vadītāji, Eiropas komisiju pārstāvniecību vadītāji, cienījamie kolēģi. Es sākumā gribētu tiešām pateikties konferences organizētājiem par izvēlēto tēmu. Izglītība un kultūra Eiropas reģionu attīstības platforma. Manuprāt, šī tēma ir tiešām labākais, par ko diskutēt Eiropas dienā šeit Latvijā. Jo man ļoti gribētos, ka arī Latvija, kā viens no reģioniem, viens no Eiropas Savienības reģioniem, tiešām nostātos uz šīs platformas maksimāli stabili, jo izglītība un kultūra ir tas ceļš, pa kuru Latvijai viennozīmīgi būtu jāiet gan Eiropā, gan plašajā pasaulē. Jo pašlaik, protams, dažas lietas varbūt ir visai dīvaini risinātas, jo kā gan savādāk būtu izskaidrot, ka pašlaik viena studenta budžeta vietas izmaksas Latvijā ir mazākas nekā viena bezdarbnieka uzturēšanas izmaksas un daudzas citas lietas. Un tāpēc šodien es gribētu pateikties vēl arī ministriem mūsu, jo patiesībā paldies, ka jūs atradāt laiku un iespēju šeit piedalīties, to dzirdēt, un es ļoti ceru arī kabinetas sēdēs iesaistīties šajās diskusijās, jo tikai izglītota sabiedrība, tiešām un kulturāla sabiedrība, garīga sabiedrība valsti spēs izvest uz attīstības ceļa. Tā. Es mazliet pārorganizēju datortehniku. Tā. Jā, runājot par reģionu augstskolu lomu valsts attīstībā, protams, es gribētu atgādināt visiem sen jau zināmās lietas, tātad stratēģiju Eiropa 2020, kurā mēs skaidri zinām, ka 40% iedzīvotāju uz 2020. gadu jauniešu vecumā grupā ir jābūt ar augstāko izglītību. Tas ir diezgan liels izaicinājums arī Latvijai, kurā mēs, kā arī jau dzirdējām, mums ir viens no lielākajiem studējošo skaits, mums ir pietiekami daudz augstākās izglītības institūciju. Un diskusijās, kad mēs sākam diskutēt par to, vai Latvijai augstākā izglītības sistēmai turpmāk jāiet pa ekscelences ceļu, vai vēl joprojām arī ir svarīgs šis faktors pieejamība, es vismaz noteikti negribētu šo vārdu pieejamība norakstīt arī šajos turpmākajos gados, jo savādāk diez vai mums izdosies šo 40% rādītājus sasniegt Latvijā. Vēl ir svarīgi arī citi atslēgas vārdi, kas pēdējā laikā parādās, un tieši Ziemeļvalstu kontekstā nesen notikušajā konferencē Norvēģijā skaidri iezīmējās arī vēl viens atslēgas vārds. Tā ir diversitāte vai daudzveidība. Ir ļoti svarīgi, lai augstākā izglītība būtu daudzveidīga un lai augstākā izglītība šajā pieejamības klāsta ziņā, lai cilvēki, jaunieši varētu izvēlēties to, kas viņiem tuvāks un kas viņiem varbūt vairāk noderīgs. Un tāpēc es nevaru arī neatgriezties vēl pie vienas lietas savā uzrunā, pie mums visiem zināmiem dokumentiem. Latvijas Nacionālais attīstības plāns, kurā ļoti skaidri iezīmēs ļoti labas lietas. Reģionālās attīstības mērķis ir veicināt, nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķi tās daļu īpatnības un iespējas, samazinot nelabvēlīgas atšķirības starp tām. Skaists mērķis un tiešām
ja Latvija pieturētos pie šī dokumenta, es domāju, mēs būtu tikuši daudz tālāk, nekā varbūt pašlaik esam. Un vēl vairāk pašlaik, man liekas, diezgan nesaprotamas un es pat teiktu nepieņemamas tās domas par jaunajām strateģiskajām virzībām uz to, kā turpmākajā periodā valsti vajadzētu attīstīt kā vienu galvaspilsētu, kā metropoli, un pārējais būtu tā šīs galvaspilsētas lauku teritorija. Un tāpēc šeit es tiešām priecīgs arī, ka pašvaldību savienība ir, jo viennozīmīgi, es domāju, un reģionālās augstskolas ir vienas no tām, kas nodrošina arī valsts attīstību, un ir galvenie attīstības centri arī šeit, reģionos, Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā, Rezeknē. Un tas ir svarīgi, ka reģionos ir šīs reģionālās augstskolas. Ir vēl viens slaids, kas varbūt mazāk pēdējā laikā par ko ir runāts, bet šis slaids gan mani satrauc, ja mēs paskatāmies par izvietojumu. Cik kurā pilsētā augstskolas? Lielajās pilsētās praktiski visas ir pārstāvētas ar vienu augstskolu, taču ir diezgan absurds, un es pat teiktu nenormāls, dažādu augstskolu filiāļu izvietojums. Un vai tik varbūt šī nav viena no tām problēmām, par ko mums pārmet, ka ir pasliktinājusies studiju kvalitāte, jo, manā skatījumā, šis ir grūti regulējams jautājums valstī, bet filiāļu skaits būtu tas, ar kuru būtu jāsāk regulēt sistēma. Es saprotu, ka lielākā daļa šo filiāļu ir privāta augstskolu filiālis, taču ir arī valsts augstskolu filiālis, ir arī manai Daugavpils universitātei filiālis. Ja? Un mēs viennozīmīgi izējām uz stratēģiju, ka mēs attīstīsim tikai tās filiālis tajās pilsētās, kurā nav citu augstskolu vai pat citu filiāļu. Un tāpēc praktiski mēs laikam paliksim pie burtiski vienas filiālis. Tālākais. Par Latvijas augstskolām ārpus galvaspilsētas reģionos. Ziemeļvalstu kolēģiem varbūt tas būs interesanti, Latvijas kolēģi to ļoti labi zina. Tātad praktiski pašlaik mums ir ārpus galvaspilsētas reģionos 3 universitātes un 3 augstskolas. Un tālāk es mēģināšu sniegt īsam ieskatam vienkārši informāciju pēc izglītības ministrijas statistikas datiem. Paldies, šeit arī departamenta direktora vietnieks Anatolijas Melnis piedalās, kurš veic šo apkopošanas darbu par to, kāds potenciāls un kāda kapacitāte ir reģionālajās augstskolās. Mēs diezgan maz par to esam runājuši, varbūt publiskajā telpā agrāk. Bet, ja tā paskatās, varbūt tas būs tā, ne īsti korekti, jo pats pārstāv arī reģionālo augstskolu. Bet man dažreiz jāsaka, ka reģionālajās augstskolās vēl ir tās vietas, kur tiešām daudzas programmas ir pietiekami kvalitatīvas un kur augstskolas ļoti operatīvi mēģina reaģēt uz reģiona pieprasījumu. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lai gan tā ir nozaru augstskola, ar katru gadu aizvien noteiktāk sevi pozicionē arī kā Zemgales reģiona augstskola. Šeit jūs redzat izējošos tādus vispārīgos datus ar vispārīgajiem rādītājiem. Studējošo skaits, doktorantu skaits, akadēmiskais personāls, doktoru skaits. Un šeit man jāsaka, ka es pats sāku apkopot šos datus pēc ministrijas statistikām. Es godīgi sakot, beigās biju mazliet pat izbrīnīts, jo es pat nebiju gaidījis, ka reģionālajās augstskolās vidēji kopumā ir tik labs doktoru skaits. Kopumā sanāk kaut kur pāri 50%, ja saliek visas augstskolas kopā reģionālās. Pāri 50% ar doktora grādu strādā augstskolās. Liepājas universitāte. Viena no Kurzemes reģiona universitātēm.
Un atkal šeit jūs redzat, ka realizē pār 40 programmām, un visas šīs programmas tā vai citādi vairāk ir vērstas uz speciālas sagatavošanu konkrētajām pamatā Rietumlatvijas reģionam. Rezeknes augstskola. Arī tāpatās. Es nelasīšu visus skaitļus, jūs redzat slaidā, arī ar savu kapacitāti un savu vietu Austrumlatvijas reģionā. Ventspils augstskola, kurā studentu skaita ziņā varbūt ir mazākā no reģionālajām augstskolām. Tāpat laikā arī programmu skaita ziņā ir varbūt neliels programmu skaits, bet augstskolas nozīme reģiona attīstībā ir grūti pārvērtēt. Un mums uzņemošā arī Vidzemes augstskola. Vēl šorīt no rīta mēs ar rektori pārunājām tās lietas, ka tiešām augstskolas reģionos ir vairāk kaut kas nekā tikai augstākās izglītības iestādes. Augstskolas reģionos ir gan attīstības, gan zinātnes, gan arī kultūras centri. Un par manis pašu pārstāvēto Daugavpils universitāti, kura šogad ir iegājusi 90 gadu jubilejas zīmē. Un arī gan programmas, gan personāls ar akadēmisko izglītību ir ļoti būtisks pilsētas un reģiona attīstībai. Un tā kā man nebija varbūt dati par visām augstskolām, es vienkārši parādīšu, protams, vienu slaidu tikai no savas augstskolas piemēra par realizētajiem projektiem un piesaistītajiem projektiem. Jebkura augstskola, reģionālā augstskola, noteikti ir arī tas centrs, caur kuru reģionā ienāk investīcijas. Un tāpēc augstskola pilnīgi loģiski, ka tas ir arī reģiona attīstības centrs. Un reģionos ir jābūt augstskolām. Un šeit mēs noteikti daudz vairāk diskutēsim un strādāsim kopā ar pašvaldību savienību, jo šī koncepcija ap lielajām pilsētām veidot šos attīstības centrus man liekas ļoti pieņemama un atbalstāma. Ja paskatās uz reģionālo augstskolu akadēmisko potenciālu salīdzinājumā, arī šeit mēs varam redzēt, ka tie rādītāji nebūtu nav nemaz sliktāki kā galvaspilsētas augstskolās. Kopumā varat redzēt salīdzinājumā pa augstskolām, doktoru skaits universitātēs visās ir virs 50%, kā to arī prasa pašreizējais augstskolu likums. Arī studējošo skaits attiecībās pret akadēmisko personālu. Un daži varbūt tādi vispārīgi secinājumi reģionālās augstskolas reģionu attīstībai. Pēc augstskolu sniegtās informācijas praktiski vidēji reģionālajās augstskolās sanāk apmēram 80%, plus mīnus, varbūt dažos gados mainās. Studējošie ir attiecīgo reģionu iedzīvotāji. Un tas ir ļoti, ļoti labi, jo tikai nedaudz mazāk, kaut kur ap 70% arī beidzēji paliek šeit reģionos strādāt. Protams, varbūt pēdējā gadā vai pēdējos 2 gados šī tendence drusku ir pasliktinājusies, jo, diemžēl, liela daļa arī augstāko izglītību iegūšo speciālistu ir spiesta aizbraukt no valsts. Bet kopumā, es domāju, arī pašvaldību vadītāji apstiprinās, ka ļoti daudz reģionālu augstskolu beidzēji paliek šeit pašvaldībās, virza pašvaldību attīstības projektus un strādā reģionos. Pašlaik, pateicoties infrastruktūras projektiem, arī reģionālās augstskolas ir izveidojušas modernu, vai veido arī pašlaik modernu, mūsdienīgu infrastruktūru. Un pie mums, teiksim, studēt var studējošie tiešām pie ļoti modernas aparatūras, un arī Vidzemes augstskola šeit Valmierā pašlaik arī attīsta jaunu
modernu korpusu, ar modernu aprīkojumu. Un man jāsaka, ka aizvien noteiktāk sāk veidoties tendence, ka tajos ekscelences virzienos, kas ir reģionālajās augstskolās, un kur ir šī attīstība, sākas pilnīgi normāls process, ka līdzīgās jomās galvaspilsētas augstskolās magistranti, doktoranti sāk braukt uz reģionālajām augstskolām un izmantot šo reģionālo augstskolu infrastruktūru savu pētījumu veikšanai. Un es domāju, tā ir pilnīgi normāla tendence, ka valstī ir jāatbalsta, un šeit es aicinātu ministrus varbūt arī ieklausīties un atbalstīt tur, kur ir ekscelence, tur, kur ir labi rezultāti, labi rādītāji, laba infrastruktūra. Šie virzieni noteikti būtu atbalstāmi arī no valsts puses, un tas arī nodrošinās līdzsvarotu policentrisku valsts attīstību. Es jau teicu, reģionālās augstskolas ir galvenie Latvijas reģionāla attīstības centri, un praktiski, cik man zināms, visām reģionālajām augstskolām ir izveidojušās pietiekami veiksmīga sadarbība ar vietējām reģionu pašvaldībām, ar plānošanas reģioniem. Un tas ir svarīgi, ka tieši reģionālās augstskolās daudz operatīvāk spēj reaģēt uz pašvaldību un reģionu pieprasījumu. Un, lai arī kā mēs runājam par programmu dublēšanos, jā, Latvijā ir pār 900 programmām, mēs runājam par programmu dublēšanos un tā tālāk. Šīs programmas, kas ir reģionos, reģionālajās augstskolās un, teiksim, lielajās galvaspilsētas augstskolās, es viennozīmīgi arī piekrītu viedoklim, ka tās nav uzskatāmas par programmu dublēšanos, jo šeit ir drusku cita misija, un šīs augstskolas tomēr vairāk vai mazāk strādā uz šo konkrēto reģionu interešu apmierināšanas. Pēc skaitļiem, kas sanāca pēc IZM statistikas, ja es nemaldos uz oktobri, laikam tie dati ir, ja? Uz pagājušā gada oktobri, tad pašlaik studē 16,000 studentu kopā reģionālajās augstskolās, un tā skaitā 475 doktoranti, kas patiesībā nav nemaz tik maz. Lai arī liekas, ka tā ir viena neliela universitāte pasaules mērogā, Latvijas mērogos, es domāju, tas ir būtisks ieguldījums reģiona attīstībā. Un reģionālās augstskolās strādā nedaudz vairāk par 800 docētājiem, no kuriem 439 ir zinātņu doktori. Tātad vidēji 53,7% reģionos sanāk. Bet tas ir pašlaik šis skaitlis, man jau daži rektori teica, ka ir lielāks. Tas ir uz oficiālo statistiku, kas ir uz oktobri pagājušā gada. Reģionālo augstskolu attīstība patiesībā izriet arī no NAPA. Patīk mums vai nepatīk, bet, kā es vēlreiz jau teicu un vēlreiz teikšu, ja mēs būtu vairāk vai mazāk sekojuši šim plānam, es domāju, mūsu attīstība būtu aizgājusi drusku savādākā virzienā. Par dažiem riskiem. Jā, tas, par ko es esmu daudzreiz runājis un daudz kur runājis, politizētas, nepārdomātas augstskolu reformas. Mums dažreiz patīk pagrābt kaut ko un neskatīties, vai Latvijas apstākļos tas der vai neder. Protams, Latvija nav izņēmums. Latvijā tāpat kā Islandē, šeit ir pārstāvis vienalga Somijā, tendences ir līdzīgas. Taču mums ir jāskatās arī savas nacionālās intereses un savas nacionālās, varbūt arī šīs te īpatnības. Un tāpēc es joprojām apšaubu to, vai Latvijai vajadzētu veidot vienu lielu universitāti, jo man līdz šim laikam neviens nav ekonomiski un finansiāli un visādi savādāk pierādījis, ka tas tiešām būtu labāks variants nekā tas, uz ko pašlaik augstskolas iet. Tālāk, ja runā par zinātnes universitāti, universitātei
pēc definīcijas ir jābūt zinātnes universitātei. Un šeit, tātad, kur citur, ja ne universitātē. Un vienīgais, vai mēs tiešām universitātēs studijas balstām uz zinātni. Tie ir jautājumi, kas mums jānovērš maksimāli īsā laikā, bet universitātei pēc būtības ir jābūt zinātnes universitātei. Reģionālajām augstskolām nelabvēlīga finansēšanas modeļa ieviešana. Ir daudzreiz runāts, ka reģionālās augstskolas varētu un vajadzētu droši vien pretendēt uz reģionālajiem koeficientiem esošajās formulās un tā tālāk, un pie tā patiesībā arī tiek strādāts. Dažos virzienos jau parādās reģionālie koeficienti, taču pēdējā laikā atkal aizvien aktīvāk tiek runāts, manuprāt, par diviem tādiem, reģionālajām augstskolām vienkārši bīstamiem finansēšanas modeļiem. Viens ir pāreju uz pilnīgu valsts garantēto kredītu izsniegšanu, tas uz maksas izglītību augstāko, kas lielai daļai reģionu augstskolu studentu vienkārši būs ļoti, ļoti problemātiska. Un jo vienkārši nav cilvēku, kas var galvot šos kredītus. Mēs zinām, ka pašreizējā paredzētās kredītu summas pilnībā netiek izmantotas. Kā šis modelis varēs darboties? Vienkārši. Lielākā daļa, es domāju, reģionāla augstskola visai ātri nomirs. Reģionālajām augstskolām arī bīstams manā skatījumā modelis, ja nauda seko studentam. Un šis modelis ir bīstams tikai tāpēc, ka, lai mani kritizē, ka es visu laiku piesaucu Lietuvas piemēru, bet Lietuvas piemērs parāda, ka reģionālās augstskolas, pārējot uz šo modeli, praktiski ir uz bankrota sliekšņa. Jo nauda aizseko uz galvaspilsētu, turklāt ne uz visām galvaspilsētas augstskolām, bet varbūt uz vienu lielāko galvaspilsētas augstskolu. Jo loģiski, ka ja var aizsekot ar šo naudu uz galvaspilsētas augstskolu, galvaspilsētā vienmēr ir lielāka iespēja iekārtoties darbā un tā tālāk un saņemt attiecīgi varbūt lielāku atalgojumu. Bet tas novedīs pie tā, ka Latvijas pārējie reģioni paliks daudz tukšāki nekā tie ir pašlaik. Un tāpēc es saprotu jau, ka es savu laiku esmu laikam izsmēlis, jā, cilvēku izceļošana, protams. Tas bija viens no pēdējiem varbūt, un visiem sveicienu no Daugavpils universitātes, kurā tiešām šogad ieiet 90 gadu, iegājusi jau ir 90 gadu jubilejas zīmē. Paldies par uzmanību, ja būs jautājumi, tad lūdzu.